Kas te šodien notiek? Sveiki! Filmēsim interviju ar vienu no mums visiem zinām bēdīgi slavenu politiķi. Kur es pat nezinu, vai viņš vairs ir politiķis. Viņš sēž Rīgā. Viņš sēž Rīgā un sēdēs joprojām. Nu, varbūt tad tieši laikā, ka mēs esam dabūjuši pirmo interviju ar viņu, jo, man liekas, kopš viņa atgadījumiem neviens ar viņu nav parunājis. Un tad mēs parunāsim. Šis arī nav pirmais, ko jūs pirmais video filmēts jūsu studijā? Jā, šis būs pirmais video šajā stāstā. Man liekas, to karogu nedrīkst. Šis viss cancel, tad description trips. Šis diezgan rēcīgs. Kāds ir scenārija, ašs uzmetums no tavas perspektīvas? Būtībā mēs visi zinām Rosļikovu izdarības pēdējā reizē, kad visi viņu publiski redzēja. Un kopš tā laika viņš kaut kur pazudis. Neviens nezin kur, kas kaut ko, VDD, viņš nav mans džeks. Un tad man kaut kā likās, tas, ko viņš izdarīja, bija diezgan krimināli. Bet kā tas būtu, ja tas pats notiktu vienkārši ēdnīcā? Tas būtu tikpat krimināli, bet tas notika tā kā valsts sēdē. Un viņš vēl aizvien ir kaut kur tā kā, pieejams. Turpin darīt visu. Un tad būtu, tikai tā uzvestos ēdnīcā, kas ar tev notikt? Iedomājies, ja tā uzvedies valdības sēdē, tev īsti nenotiek nekas. Kā tu jūties gatavs tēlot Rasoļņikovu kungu? Jā, man nekādu sliktu sajūtu vai īpašību nav. Karoči, perfekts. Un šis es, man liekas, diezgan apcēl. Perfekts. Sveiki. Un, protams, Es ļoti oficiāli Rocikam ir vaļā pogas, impērijum, viss. Mēs jau varam taisīt skaisto. Zini, tā kā, kad nāk rokas iekšā. Hops. Tāds tā kā... Aiziet. Okay. Tā, Keņāls pataisnā un Krišs vēl pataisnā, manuprāt. Jā, tas tā bija jābūt. Oliņi. Tālāk. Viesmīlīt, man vajadzētu uz bildītēm samainīt šitā tikai vārdu un būtu.
Ir jā. Okay. Ok, darīts. Tagad mani. Viss tas pats no otras puses. Viss tas pats no otras puses. Dārgie skatītāji, esiet sveicināti atpakaļ rubrikā Pusdienās Lāzes. Es piedāvāju jums doties vienkārši uz citu kafejnīcu, pat ja tas atrodas citā valstī. Mīļākais katrs šodien? Grūti izvēlēties, man liekas, sešam ļoti labi sanāk. Bet laikam, ka Mors, jo man liekas, tad mēs 10 reizes pēc kārtas sasmējāmies. Jā, es teiktu, ka Mors. Kas es vispār, varbūt tas deģenerāti, vai kas ir mors? Tu nezini, kas ir Mors? Kad tu vāri ogas un tad atstāji to ūdeni. Tas man ir vienkārši sīrups atjaukts kaut ko. Es nezināju, ka tam ir nosaukums. Nu, mums ogu sula, principā. Jā. Labi, kolēģi, man ir jādodas. Paldies. 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 Reini, Jā, lūdzu, tava atbildība. Tagad es filmēju. Uh-oh.